Atceras, kad tas notika? 25 gadu atpakaļ mums tas laikam bija. 30. 30? Elitā Veidemanē iemīlējies viņas skolnieks. Vai var piesist kanti elitai? Tas ir galīgi garām man sist kanti, ja? Jaunie uzgavilē Ojāram. Nākamajā raidījumā, kur tik daudz Un jums ir katrā vārda galā tikai Nē, nu nav tā, nav. Ir hip-hop mierīgais skandālists Gačo neatzīstas nodarītajā. Par ko viņi viens otru nemīl? Viņi ir gatavi viens otram laupīt pat dzīvību. Tad par ko? Gačo, es esmu īstais pat tauri, ja? nu jā, bet Metālists runā par nāvi. Balsis, es domāju, ka es kaut kāds šizofrēniks esmu. Ziepniekalnā dzīvot ir bīstami. čaļuk, paņem šito nomierinies. Lieliski, un tagad es gribētu savos bērniņos pie sevis ciemos aicināt leģendāru dziedātāju. Es domāju, kuram būs ļoti interesants stāsts. Tas ir Ojārs Grīnbergs un viņa sieva Agnija. Labvakar, Ojār. Nu, labvakar. Nu, redz, es nemaz nezināju, tu tā sevišķi neafišē savas attiecības, un mēs esam jau vienu laiku jau krietni pazīstami, un es nekad nemaz nezināju, cik tev ir interesants dzīves gājums. Jūs taču esat kopā, sāksim laikam ar to, ka jūs esat kopā 22 gadus. Tā tas ir, Tā ja? laikam iznāk. Nu, ja Smieklīgākais ir tas, ja ka te ienāk tāda runa ir par kaut kādiem, par, kā tu teici, ģimenes, tie, nu, kā romāni. Jā. Dienesta romāni. Dienesta romāni. Jā, nu tad 25 gadu atpakaļ mums tāds romāns laikam bija. 30. 30? Bet tā, ko tas beidzās? Tu redzi, cik traģiski tas beidzās? Ko tā Ar traģiski? kāzām. Tas ir traģiski. Jūs esat satikušies 8 gadus, iekams apprecējāties. Nu, cik es ne katru dienu, ne katru gadu. Un tā Mēs ar bija. pārtraukumiem tā. lēnām pieradāt, tas kā pie rūtām zāk, kā pie narkotikām, tā lēnām. Jā, un tad- tieši tā, tieši. Klausies, cik es saprotu, Ojār, tu biji priekšnieks. Kas? Tu biji Priekšnieks viņš bija. priekšnieks vai vairāk, vai jūs bijat kolēģi? Kā bija īsti? Ar Agnijas? Jā. Mēs bijām kolēģi, mēs ap divu kopā uzskatījām. Jā, jo Agnija bija dziedātāja. Un es nezinu, Nu, vai tagad Jā, jā. dziedi? Nu, Vairs negribas. Kāpēc negribās? Nezinu, varbūt cits laiks ir sācies kaut ko citu gribas dzīvē darīt. Nevis tikai dziedāt. Nu, zināmā mērā, taču tomēr tu biji priekšnieks, ja viņa jau bija to fonu dziedātāja tomēr. Tur ar savu zināmā mērā ir hierarhija. Tā bija. Nu, redz, tu saki, es nebiju priekšnieks. Nu, ja no tā Grieti jau puses arī pieņem, tad apskaties. Viņi saka, es jau esmu tikai kalponi, jā. Mēs dzīvojam, bet maita. Labi. Un klausies, un kā te jūs tā saskatījāties? Tā, viens otrā. Ai, tas ir garš stāsts. Oi, nē, nu, tas notiek, es Patiesībā- domāju, ka uz skatuves, teiksim. Uz Tas ir tā domā. Es domāju, pilnīgi Tas savādāk. var. Vai tie garie pārbraucieni autobusos Bohēma? Nē, Vēlie vakari? Nē. Tas bija pavisam Jā, nu, savādāk. tā, es neatceros, es Ah, vecs cilvēks vai- aizmirst. Nē, patiesībā stāsts sākās ļoti gari. Kad man bija kaut kādi, es nezinu, 16, 17, varbūt 18 gadi, nu 11 gados. Es aizgāju uz koncertu, un viņš tur dziedāja uz skatuves. Mēs nebijām pazīstami. Viņš dziedāja, tev mana labā, un vienmēr nesakādēja puķi. Es domāju, kāpēc viņš nevis puķi man? Es tur sēžu tajā zālē ar bizēm tādām garām, ja? Jā. Nu, kāda man? Viņš mani nepazīst. Un pēc tam, kad mēs jau strādājām filharmonijā kopā, tad viņš nāca pie meitenēm prasīt pūderīšus, smiņķīšus, vēl kaut ko Kādreiz uzpīpēt. Nu, pirms koncerta viņš ienāk pie meitenēm garderobē. Jā. Nu, obligāti. Un tad, kad viņš vienreiz ienāca, man liekas, tā bija viena no pirmajām reizēm. Un nāca tieši, un es sēdēju to pūderi, tad man nogaida tāds tirps par kauliem. Es domāju, laikam tas ir liktenis. Nu, re, laikam tas ir liktenis. Ar tirpas. Mazasinība varbūt. Varbūt mazasinība pēkšņi bija. Es nezinu, bet tā tas notika. Jā, bet to nebiedēju. Es domāju, ka Ojārs ir glīts vīrietis. Un es domāju, ka viņa jaunībā un arī tagad droši vien bija tāda slava, ka viņš ir īsts bruņķis bednieks. Nu, ir jau arī, vai tad nav? Tas tev taisnība uzsitāsim, vai nebiedē? Tev nebiedēja? Es par to nedomāju tajā laikā. Tu vecākiem stāstīji? Mammai nepatika, ne. Domāju. Man izvēle nepatika. Viņai nepatika ļoti, jā. Dabīgi. Bet mana izvēle ir mana Kur tad izvēle. mākslinieks? Kā nevar Jā, darīt? bet slavens.
Es nezinu, vai pat tāpēc. Grūti pateikt. Un kā sākās tā pa īstam? Kad viņš tev otrais, kad viņš tevi ieraudzīja, jo diez vai viņam tirpuļi bija tad no kauliem, ka viņš ņēma pūderīt no tevi. Noteikti, ka nē. Ko tu darīji, lai tu piespiestu? Tad pirmo reizi es atklātu runāt neatceros. Bet, kad jau strādājam vairāk kopā, tad jau tas kontakts, acu skatiens daudz, ko izsaka cilvēkā. Tas rodās tāda tuvība. Tev bija tāda pacietība. Tev nebija tāda zināma iedomība, jo tomēr popularitāte ņem savu. Un tas, ka tu esi tanīs laikos, dziedātājs, šarmants vīrietis, ja? Es domāju, ka katrā lauka kultūras namā, kur tu dziedāji ar lielajos koncertos, bija noteikti pielūdzējis tev viss, teiksim, es nezinu, kā Latvijas starta skanēja, tas ir backstage, ja? Tas ir aizkulises, noteikti bija pilns ar pielūdzējiem, bija mīlestības vēstules, telefonu zvani. Pie kā es to zināju? Jā. Kā tu viņu piespiedi? Tieši ar tevi, jo tāda izvēle, ka tik viegli leca zaķi noteikti gultā iekšā ārā, kā lieldienās. Un es domāju, pēkšņi piespiest viņu uz astes uzkāpt un pagap puisēm. Tu būsi maz, kā tu vari izdarīt? Laikam kaut kas apakšā tur ir. Laikam kaut kādas jūtas tur ir. Laikam ir kaut kāda, kas patiesībā saucās ļoti liela draudzība. Pirmkārt, ja? Kas pāriet no mīlestības. Vispirms ir mīlestība, noteikti. Ja? Pēc tam viņi pāraug lielā draudzībā, un tad var ļoti ilgus mūžus nodzīvot. Tieši ar draudzību, jo seks... Tas jau kur te viņš? Tas jau netraucē draudzībai. Jā. Bet ja ir tikai seks un nav draudzības, ja? Jā. Es uzskatu, ka tās ļoti īstas attiecības. Tur nekas nevar daudz ilgi. Ļoti svarīgs jautājums, manuprāt, ir tas, zinot mūziķu vidi, zinot tanī laikā filharmoniju. Tas pats, kas droši vien visi teātri Latvijā lielie, kas bija, ir drausmīgs, intrigantu perēklis. Es domāju, ka es nemaldos. Kā jūs tikāt ar to galā? Jo es domāju, jūs taču reiz neaprecējāties, jūs noteikti neafišējāt to. Kāds kaut ko uzzināja, vai nebija kaut kādi mēģinājumi jūs izšķirt, teiksim, pazemot, samelot? Bija? Bija. Es neatceros. Es tagad tai Krievu pilsētā, tur, kur zvanīja tie telefoni, tas taču bija vienkārši vaiprāts. Bet un tad, ja cilvēks ir drošs par savām jūtām, viņš iet uz priekšu. Viņi netraucē neviens zvans, neviens cilvēku teksts, neviens pārējais acu skats. Ne. Kas tur tādā Krievu pilsētā īsti bija? Krievu pilsētā viņš man nes uz rokām. Tad es vēl varēju panest. Tagad ir otrādi. Tagad Bet, Ojār, cik es zinu, tev pirmā sieva arī bija dziedātāja. Jā, bija no Lietuvas. Ko tu ar viņu izdarīji, lai tev būtu otra sieva? Vai jums kaut kā. Viņa apprecējās ar vīrieti manos gados. Kā tas ir? Jums ir kāda starpība? Jā, ir gan. Cik? Vai to vajag afišēt? Nevajag teikt, Parāda pasi. Nē, gadu starpību var teikt, jo mēs nezinām nevienu otru gadu. Starp citu Latvijas, es domāju, skatītāji tagad iedzēs. Kad 10 vidlaikam, varbūt bišķi vajag. To jau ir maza starpība. 12. 12? Jā, un sieva apprecēja 8 gadus jaunāku vīrieti par sevi, ļoti labi situēti, nesaukšu vārdā, ļoti labi joprojām ir situēti. Un jums ir attiecības ar viņu vēl? Jā, es mazmeitu audzinu. Pat labi nesaudzinu. Jā, man ļoti labas attiecības ar manu pirmo meitu vecāko. Man arī ar savu pirmo sievi ir lielisks attiecības. Kāpēc gan ne? Kas tur slikts ir? Tagad varbūt sākumā tāds moments, kad ir šausmīgs it kā naids, vai ne, par to, ka tas izjūtas. Par ko? Kad izjukušas attiecības. Kad izjukušas attiecības. Bet tagad gadiem ejot jau tas viss izlīdzinās un, kā saka, kaut kur aizmirstās visu. Kā saka, laiks dziedē visu. Tanī laikā taču bija starp mūziķiem tie garie pārbraucieni, tās ir tās viesnīcas. Teiksim, katra kaut kur notiek koncerti, pēc tam bija klāti galdi. Cik es atceros, bija tādas tradīcijas, jo man arī vairs nav maz gadu, un es atceros, kā uzņem māksliniekus no Rīgas un labam slavenis, jo, man liekas, tava slavas zvaigzne nav norietējusi nekad, ja, un cilvēki, es domāju, ka joprojām droši vien raksta tev vēstules un apsveic svētkos, un nebija tā, ka, tas kārdinājums bija tāds, milzīgs, ar tā iedzeršanu, gadījums, seks, kaut kāds sakari. Redzi, kā tas ir.
Nu, tas ir pa Latviju, vai ne? Ko tu runā par to uzcienāšanu un visu, un visu tādu, teiksim, Latvijas mērogu. Es skatos, ka tev ir tāda ļoti noturīga gauma visās profesionālajā jomā, ka tu abas tavas sievas ir bijušas dziedātājas. Tu neesi pamēģinājis kādreiz ar citu profesiju pārstāvis? Ko pamēģinājis? Teiksim, To, ko tu domā? To, ko es domāju. Nu, es neliekšos, esmu. Ir atšķirība. Nē. Tātad visās vietas ir lielisks secinājums, ka tomēr profesionālā darbība tomēr neveic radikālas izmaiņas, teiksim, Nekādā ziņā. tuvākās attiecībās. Klausies, ko tu īsti domā? Bija skandāls savā laikā mūsu lielajā, nu jau, teiksim, kaimiņu valstī Amerikā ar Moniku un Bilu. Kā tu domā, tas ir normāli, ka sievietes uzvedās šādi vai, piemēram, vīrietis uzvedās šādi? Un bez tam, nu, teiksim, tur glabā kleitas, tur, es nezinu. Nē, es domāju, ka vienkārši šie cilvēki taisa reklāmu uz to, pievērš sev uzmanību ar to, lai viņi būtu topā, jā, kā saka, priekšplānā. Ar jebkura, vai ar kaut ko tādu, vai ar kaut ko tādu, izdomā kaut ko tādu, tāpat kā tas mūsu Krievijas slavenais dziedātājs Kirkurovs. Izdomā visādas domības, lai viņš visu laiku būtu topā. Un tas ir sabiedriskās attiecības, tā gudri saucot PR, ja? Domā, ka tas, nu, bet šī gadījumā tas bija pārāk nopietni, ja? Tur grozījās miljonu, gāja šausmas, es domāju, ka tas diez vai tās ir sabiedriskās attiecības. Tas ir vienkārši Ja apgrozās miljonu, tad ir vērts to darīt. Ir vērts, tu varētu tā darīt? Ja apgrozīties miljonu, varbūt. Dabūt sapūri. Kaut vai pa purnu, bet es esmu miljonu nopelnījis. Miljons kabatā, iedomāju. Un kā jau nomeneta, ja viņi ieraudzītu to miljonu, viss būtu kārtībā. Nedomāju gan. Agnī, klausies, kāda tev ir viedoklis tieši par priekšnieku un padoto attiecībām, par seksu, par visu to, kas tur notiek? Kā tu domā, tas ir labi? Nu, jauni laiki, jauni tikumi, kā tu domā? Es nezinu, kas ir jaunos laikos, bet vecos laikos es būtu teikusi, nekad nevajag pārgulēt ar priekšnieku. Kāpēc? Tāpēc, ka tu zaudē. Sieviete ir zaudētājs. Jā. Un ko tu zaudē, izņemot, varbūt? Nu, tik daudz ko, ka vispār par to nedrīkst runāt. Patiesībā arī darbu. Jā, nu, vīrieši jau visi ir meļi. Vai tad mēs to nezinām, sievietes? Viņi taču visu Mēs soli. sievietes nezinām. Nē. Jūs sievietes neziniet. Bet Mēs sievietes nezinām. Ja? Man tā atkrīt tā problēma, jo man vienmēr priekšnieki vīrieši. Tā kā man... Klausies, piedodiet. Dagnī, Agnī, Jā. piedod. Labi. Ilgs laiks ir aizgājis. Vai tev pārdarītājs vēl ieņem to augsto amatu? Es nezinu, man tas neinteresē. Tu tā ņēmi un aizmirsti. Protams, es visu aizmirstu, kas manam vajadzīgs dzīvē. Es vispār nesatieku tos cilvēkus, lai tad, cik nebūtu interesanti. Ar cilvēkiem, kuriem es izšķiros, es viņus vairs nekad nesatieku. Vispār. Tepat mēs staigājam par Rīgu, ja? Nē, viņu vairs nav. Un paldies Viņi Dievam. nomiruši vienkārši. Varbūt, paldies Dievam. Viņi Paldies Dievam, ka viņi ir saņēmuši sodu. Ak, Dievs, cik tu esi drausmīga. Jā, Jā, tas saprot, ka tev jādzīvo Ar mani godīgi. jokoties Jo visi, nevar. paldies Dievam. Labs indiāns ir miris Jā. indiāns, jā? Tieši Pareizi. tā, tieši tā. Kurš ir boss jūsu ģimenē? Nu, laikam jau tā... Nē, tu droši vien esi ģimenes Naudu galva. pelna viņš, tērēju es. Teiksim tā. Jā. Un tad iznāk, ka Ojārs ir ģimenes galva, bet tu esi kakls, kas to galvu groza, jā? Obligāti. Nu, tā kā vecajās Es jau esmu teiksmās. pieredzis pie tā. Jā. Neņem Kā savādā? Kā Man ir viena savādā? laba īpašība. Es varu ļaut, nu, var neņemt daudz ko galvā. Nē, es lasīju vienreiz kādreiz ļoti interesanti žurnālā, kad ir cilvēki, kuriem nauda plūst no rokām ārā. Ir tādi cilvēki. Jā. Ojārs ir tāds cilvēks. Līdz ar to nauda ir manā kabatā. Viņš pelna, bet līdz ar to ko es nozīmē tērēju? Nu, es taisu ģimenes budžetu. Jā. Nemaz jau viņš nav tik liels, ja? Knapi jau mēs tur tā tiekam galā ar visu to. Nav jau nemaz tik liels. Visi domā, mākslinieks, no baiga Jā. naudu. Galvenais, ka viss domā, ka es esmu izkrājis šausmīgo naudu, un kad es varu atļauties nestrādāt, vai ne? Tagad es, nu, tā kā, teiksim, ka es būtu tāda mēroga zvaigzne, teiksim, Amerikā, vai ne?
kur Es zinu. Ja rietumos sinonīms slavens un bagāts ir, tie ir sinonīmi, tad pie mums, diemžēl, tas tā nav. Diemžēl. Kad mēs mācamies ļoti strauji no Amerikas. Tikai laiks iet uz priekšu. Jā, laiks iet uz priekšu. Tad iznāk tā, ka tev vienkārši izsniedz kabatas naudu katru dienu. Jā, 2,5 laķīgi dienā. Un tad būs tagad arī vienā filmā Elza Radziņa teica. Jā, Elza Radziņa vienā filmā teica, un tad es iekrāju, nošmaucos, un man garšo tās ledenes. Es viņas pērku un ēdu pa kluso, ja? Manā jaunībā, tas ir, teiksim, tavi, teiksim, tie pļaujas gadi, ja, kad man bija tāda bērnība, jaunība, kas staigāja apkārt pa ballēm, tad jau bija tās tradīcijas, atceries, ka viss tuvākais, visi klubi tika vienkārši tur brauc uz ballēm, tu zini, tusēt, un tur bija... Es tam visam es izgāju cauri. Nu, redz, un tad bija tā, ka tāda lieta kā seks vispār nebija. Es brīnos, kā mēs esam pat piedzimuši. Padomu Savienībā nebija. Jā, nebija Padomu Savienībā seksa, vienkārši nebija. Stārķis Jā, visas. stārķis nesis un kāpostos un bietēs atrādis, teica, vazāja pa visu dārzu, ka man tik pie bērna, bet tagad ir dziesmas, es tevi gribu, tur, es tevi drāžu, tur bāžu maisā, tur un tur tādas dziesmas iet vaļā, kad, nu tā, apmēram... Es uzskatu, ka katrai paudzei zināmā laikā jāpāriet savam šim līmenim, jāpāriet pāri. Jo ar gadiem jau tas jaunietis paliek gudrāks, un viņš pieņem arī citu mūziku, bet vienam momentam tādam ir jābūt. Kāds pašlaik ir modē, vai ne, kas patiek jauniešiem, ko viņi pieņem. Tas ir pilnīgi loģiski, lai viņi tā dara. Lai viņi ir. Viņi jau paies pēc kaut kādiem 5, 6 vai cik gadiem, un viņiem mainīsies, pašam mainīsies pavisam attieksmi uz citu repertuāru, uz citu vērtu. Es zinu, vecums dara savu. Un tagad pēdējais jautājums par to, vai jūs atbalstat attiecības, pēc jūsu veiksmīgās pieredzes, vai jūs atbalstat attiecības, teiksim, romantisks, seksuāls, jebkuras citas dabas attiecības darba kolektīvā? Ja tas kaut kur notiek, tad tas man galīgi neinteresē. Tas ir cilvēku problēmas. Nu, skaistā meitene. Tā es gribu zināt, tu redzi? Viņa ļāvās. Un kopā jau 20 gadus. Jā, tāpēc tā bija mīlestība. Tas bija tas, ko teica Agnija sākumā. Tā bija mīlestība. Tas bija tirpes. Tas nebija kaut kas cits. Es domāju, ka viņa jau nav zudus, tikai viņa ir pārgājusi, sakodā citādā. Dimensijā. Ar gadiem, jā, kaut kā dimensijā, bet rakursē. Es nezinu, ko nosaukt. Varbūt viņai konfekts pa daudz dāvināja. Viņa pārprata. Viņa domāja, ka viņa uzspēka, ja būtu vienkārši attiecības zibeņi tur un Viņš man nekad nav pat puķis dāvinājis. Ko? Jā? Jā, viņš tikai atnes no koncertiem mājās. Tāpēc, ka tas ir tā naturāli. Saprot, atnes cilvēks puķi, viņam liek, ka viņš man viņu dāvina. Bet viņš, tā jau nav dāvana. Bet tad, kad jādāvina, tad jau sākās domas, vai vispār dāvināt puķis, vai labāk ietaupīt naudiņu. Lūk tā. Lūk tā. Labi. Labi. Tagad sēž tā jaunā paudze. Cits pa cik jaunāk, cits pa cik skaistāk, citi mācās, citi kaut kur strādā. Un man ļoti interesētu viņa viedoklis, jo ko viņi domā, jo viņiem tikai viss vēl ir priekšā. Kā tu domā? Tas ir ok, kad priekšnieks salaiž ar savu sekretāru? Nu, attiecīgi, kā kurā gadījumā es uzskatu. Bet ja tu būtu sekretāriņš un viņa būtu priekšniece, būtu, teiksim, tāda, Es domāju, kāpēc gan nē. Tu riskētu tomēr? Nu, pamēģināt. Tu tomēr mēģinātu? Jā. Jo darba ir daudz un dažādi, tā kā viņas var mainīt. Bet ja viņa būtu tāda, Nē, bet par to jau iet runa, ka kā kurā gadījumā attiecīgi kāda priekšniece ir. Ja pašam ir interese un ja tas nav uzspiests, tad kāpēc gan nē? Un ko tu saki? Ko tu darītu, ja tev priekšnieks tev sistu kanti? Priekšnieks? Priekšnieks. Jā, es viņam neko neteiktu vienkārši. Es daru savu darbu, viņš dara savu darbu. Ja viņš man sāk traucēt, es meklēju citu darbu. Tad tu skatītos tā vienkārši, kā priekšnieks noprezentē, cik daudz nulēm noprezentē to, ka viņš sit tev kantu. Viņš jau var sist to kanti, ja viņam tā patīk, ok, lai viņš dara, ko viņš dara, lai netraucē man strādāt vienīgais.
Ja viņam patīk, lai viņš nāk, nes tās puķis un algu, ko tur viņš nes, jā, ko. Galvenais netraucēja man strādāt, un es strādāju, viss. Skaidrs. Un kur pusē tu esi? Vai tu esi Ievas pusē vai Ojāra pusē? Attiecībā par to, ka vieni veidoja attiecības darbā, un viņiem ir apsēties, teiksim, lieliski. Es domāju, ka tās attiecības darbā tas īstenībā ir tā. Jo arī par tām sekretāriem vienkārši runāja tā standarts, tāds tipiņu, variants. Ir tas, ka, ja ir daudz sekretārs, tad var priekšnieks ar vienu sekretāru, pēc tam ar otru ņem, vienkārši, tas ir viss baigi labi, vienkārši arī, ja vēl nevajag vispār sekretārus, ja sekretāri ir tikai vienkārši, lai būtu sekretārs vietā aizpildīt. Es Latvijā pazīstu uzņēmumus, kurš tādā veidā arī tiek pieņemti cilvēki, ka vienkārši, ja ir jauks cilvēks, atrod viņam darba vietu. Ir arī tāda praksa, starp citu, pie mums Latvijā pat ļoti bieži ir. Meitene, vai tu strādā? Jā, protams. Kur tu strādāji no noslēpums? Es arī esmu sekretāre. Ļoti jauki. Un tev ir priekšnieks vai priekšniece? Man ir gan priekšnieks, gan priekšniece. Un ceru, ka viņi nav vīrs ar sievu. Ir. Nekā. Viņš šeit domās, ka tas sarunās visu šo cilvēku redz pirmoreiz mūžā. Un kā ir? Viņi negrasās tevi adoptēt? Es domāju, ka nē. Nav dāvināts konfektes, ziedi? Nē, ikdienas, kā saka, tāda. Ikdienas deva konfektes? Ne jau ikdienas deva, bet tāda, savstarpējā laipnība. Man kaut ko pacienājis viņus, nekas tāds īpašs. Un kā tu domā šī situācijā? Vai nekādā gadījumā jāmok prom no darba, ja tev pa daudz konfektes dāvināt un tev draud aptaukošanās? Vai otrādi ir vajag precēt nost un dzīvot laimīgi? Ja tās ir tikai konfektes un tā ir draudzīga uzmanība, tad no darba nav jāmūk projām. Bet ja kniebieni seko? Tad ir jāsāk domāt. Gan tiešām ar pārnestā nozīmē. Tad ir tiešām nopietni jāpadomā un jāizlēmi, kas jādara. Skaidrs, paldies. Cienījamies skatītāji, es gribu atgādināt to, ka jūs pašlaik ēterā redziet interaktīvo balsojumu, vai romantiskas attiecības darbā ir ok, vai romantiskas attiecības darba vietā ir slikti. Un, protams, jūs varat arī sūtīt savus tēmas uz manu e-mail davids@tv5.lv vai uz telefonu numuru 934 2444. Un tā, cienījamies skatītāji, tūliņ bērniņos aizbrauks jumts, jo aicinām studijā vakar ziņu žurnālisti, publicisti, elitu, Veidemani. Čau, Veli. Čau, Dāvid. Tu vari pat pusguļus laisties. Es pamēģināšu, jā. Šausmīgi labi, jā. Āblo, tu gribi elites nāvi? Zobus izlauzīšu tuvīt. Ar zemeri. Ņem to piparu. Nē, es negribu pārāk asu. Tagad tu redzi savus ienaidniekus sejā, tas tev nav vienkārši ar Dāvida āboliem uzcienāt. Jā, šausmas. Tukša muti vienā sekundē. Klausies, mums šodien tā tēma ir diezgan tāda. Tēma šodien ir par tavu tēmu. Teiksim, apmēram tā, jo tu biji pirmā, kas sāk cilāt šādu veidu lietas, šāda veida tēmas Latvijā, kas izraisīja milzīgu ažiotāžu mēdījos. Tas jau bija šausmīgi sen. Pagaidzi sen. Kas ir sen? Bija ažiotāža, sekoja filma, vēl kaut kas, un es domāju, ka daļa no tās tēmas bija tieši arī par, teiksim, par flirtu, par attiecībām darba vietā. Ko tu domā par šo tēmu vispār, tā vispārīgi, un tad mēs sāksim lēnām iet dziļumā. Ko tur daudz ko domāt? Saprot, dienesta romāna ir diezgan bezcerīgs pasākums manā uztverē, jo viņi lielākoties nebeidzās ne ar ko. Lielākoties teica, nevienmēr tas ir. Bet romāna vispār tas ir, protams, dzīves sastāvdaļa. Tā tas ir, ko tu izmainīsi. Cilvēkiem iepatīkās citam, vai ne, viens otram, un viņiem ir romāns. Tas ir normāli. Tas ir tā, ka no vienas puses pilnīgi saprotu. Es darbā 8 stundas dienā kopā ar to cilvēku. Jā. Tā jau vispār loģiski jau sanāk. Un, protams, tā ir, tu kopā ar viņu strādā, pēc tam ir virsstundas, pēc tam ir kopējā darba tusiņa. Vienkārši bieži vien tu pavadi ar sievu, droši vien ar vīru vai ar sievu pavadi vairāk kopā mazāk laika nekā ar darbiedriem. Un laikam tā jau sanāk, ka tas ir likumsakarīgi. Tā ir, jā. Tev ir raibi gājis dzīvē, tu esi bijusi ļoti.
Kā tev ir gājis? Tev ir bijuši vispār, saksim tā, attiecības darbā? Skolā es atceros, es vienu gadu strādāju skolā, 80. gadā, tas bija apmēram pirms 160 gadiem. Un mani iemīlējās viens skolnieks. Ja, mums nebija nekāda attiecība dabiska, bet viņš man rakstīja vēstules skaistas. Es domāju, tas jau bija tā ļoti cēli. Ko viņš tagad dara, es pat nezinu. Kā tu domā, piemēram, par to pašu Moniku un Bilu? Ja? Kas tas ir? Vai tas ir PR? Vai tā ir vienkārši tas pats, kas ar nabaga Lelli Džeksonu tagad notiek? Tā ir viegli peļņas gūšana, ļaujot it kā sevi izmantot, un bez tam zinot, ka tu tik un tā paprasīs samaks par to. Kas tas gal galā ir? Vai tā sieviete ir normāla? Bet kas tur ir nenormāls? Viņi samīlējās Bilā un viss notika. Un tu noglabā kleitu un taisni smuki? Nē, sākumā bija forši, pēc tam, kad viņi tur sāka, viņi tur tā kā apsmiet bišķīt, tas vairs nebija forši. Šie intīmie sīkumi? Jā, es nezinu, ir kaut kādi intīmie sīkumi, kurus var atklāt un kurus arī nevar atklāt, jā. Tur jāšķiro šie intīmie sīkumi. Tomēr tevi pazīst kā žurnālisti, publicisti jau ļoti sen. Tu arī, cik es zinu, scenāriju, man liekas, pēc taviem scenārijiem filmētas filmas. Un vairāk vai mazāk viņas visas ir bijušas tomēr par mīlestību, apmīlestību. Man liekas, pat viss. Bet ikdienā tu raksti diezgan šerpi. Ja? Tā kā es vēl esmu tikai ziediņi salīdzinājumu ar tevi. Man vēl daudz kas jāmācās, bet es domāju, es esmu stiprs, es esmu varans, es tevi pārspēšu. Bet tev ir visas iespējas. Man ir visas iespējas. Kā ir? Tu noteikti raksti, daudz ko es rakstīju. Tev ir bijuši pēc šiem gadiem, tiešām stāsti tādi, ka atkarās žoklis, kad vienkārši tā nevar būt. Kur nu vēl pie mums? Tu zini, es jau esmu sapratusi, ka viss var būt, ja? Un ja man, teiksim, stāsta kā cilvēks par savām attiecībām ar savu mīļoto, ja? Un tajā brīdī varbūt atkarās žoklis, ja? Un tu domā, Johēdi, tā taču nevar būt, ka tas otrs cilvēks ir tā izrīkojies tik nekrietni, ja? Bet viss var būt, un mēs to ņemam un norijam, un mēs saprotam, ka vēl trakāk ir dzīvē. Ja tas ir normāli, ka vīrietis ņem un stāst par savām attiecībām ar sievieti, piemēram, žurnālistam? Lielākoties jau sievietes stāst. Es zinu, ka vīriešu kompānijās es labāk uzreiz divus beņķus tālāk, ja kāds man sāk stāstīt, kā viņš ar to sievieti un ko viņš ar šito un to. Man liekas, ka baigs sliktā pieskaņa tev uzreiz, vai ne? Tad uzreiz man jātinās, jo es saprotu, ka tas džekam nav viss mājās, un tas nav normāls vīrietis. Un džekam jau tā kā nevajadzētu stāstīt. Nevajadzētu stāstīt, tāpēc es ar tā prasu, es saku, kas tie ir pa vīriešiem, kas stāst par savām attiecībām ar sievietēm. Sievietes var paklečoties savstarpēji, vai ne? Kas notiek sievietē tad, kad viņi paņem un, piemēram, uzraksta par visiem saviem džekiem, kas ir dzīvē bijis? Es lasīju, ka sākas tas skandāls. Man jāapsēžas tagad stāvēt. Es domāju, lai Dievs man stāv klāt. Ja es kādreiz ar kādu pārgulēju un kāds uzrakstītu. Pai, to kā jau divas dažādas lietas, ja? Nē, kā ir? Pagaid, es pajautāšu pretjautājumu. Vai tu esi lasījis to grāmatu? Nē, es grāmatu nelasīju. Es redzēju tos stāstus, kas gāja pa televizoru. Tos es redzēju un fragmentā. Mīļo cilvēku, tagad 10 gadu viens pievelk Dāvidu pie lielā zvana, es taču Kaunas zemē ielīst. Kāds tur kauns? Mani bērni man nomušķītu vienkārši. Kāds tur kauns? Es nezinu, man kaut kā būtu kauns, ka publiski attiecības. Nē. Kauns būtu pavisam savādāk, kad, teiksim, kaut kādu skandālu būtu uztaisījis, tādu pilnīgi neķītru skandālu uztaisījis. Pliks pastaigātos Bilam Klintonam pa priekšu vai Džordžam Bušam. Vienalga, ja? Tas būtu kaut kāds pretīgs skandāls, ja? Bet tur jau nekā tāda nebija te grāmatā. Ja, bet mīlestība jau tomēr ir divu cilvēku darīšana. Mīlestība, jā, bet es jau tur runāju par cilvēkiem, kas ir mani draugi. Cilvēki, kurus es cienu. Un neviens no viņiem nav man pateicis, Zineli, tu baigi slikti izdarīji. Tas bija mans otrs jautājums. Vai tev nav tā, ka necēk klausuli vairs, izliekas pa beigtiem? Mēs sarunājamies, sveicinamies un šķirsim atkal. Dres, tu esi pilnīgi apmulsis un apklusis. Kas ar tev notiek, Dāvid? Tu taču tarkšķi bez mitas. Šova turpinājumā. Vai var piesist kanti elitai? Tas ir galīgi garām man sist kanti, ja? Jaunie uzgavilē Ojāram. Nākamajā raidījumā, kur tik daudz... Un jums ir katrā vārda galā tikai Nē, nav tā, nav. Hip-hop mierīgais skandālists Gačo neatzīstas nodarītajā. Par ko viņi viens otru nemīl? Viņi ir gatavi viens otram laupīt pat dzīvību.
Tad par ko? Gačo, es esmu īstais par tauri, jā? Nu jā, bet... Metālists runā par nāvi. Balsis, es domāju, ka es kaut kāds šizofrēniks esmu. Ziepniekalnā dzīvot ir bīstami. Čaļuk, paņem šito nomierinies. Piedāvā Baltijas kausa fonds un Latvijas motosporta federācija. Labākais motosports Latvijā un speciālās Ja mēs sākām par seksu, saprotu, it kā par attiecībām, bet no attiecības vienmēr agrāk vai vēlāk beidzās ar seksu. Nevienmēr. Nu, pagaidi, ir tā tomēr. Viens vai otrs tomēr sapņo par to, ka kādreiz jau tas viss, sapņo jau nav kaitīgi, nedabūt ir kaitīgi, es to zinu, jā. Bet, kā domā, kuriem ir tad īsti taisnība? Vai tas, kas, tomēr mēģina no dzīves ņemt visu, ko viņam dod un domāsim rītdien, vai šis te piemērs, kad viņš man pa daudz pievērs uzmanības, kniep dupsī, es te neiešu, es atradīšu labāku darbu, lai iet galīgi ratā. Man liekas, ka jāatrod kaut kāds līdzsvars starp to, ko piedāvā dzīve un to, ko es varu paņemt no šīs dzīves. Un nevajag jaunībā domāt, kaut es baigi krutais tur, es tur pasauli otrādi apgriezīšu. Nekā tam līdzīgi nebūs. Aplauzīsies. Ļoti strauji. Jā, ļoti strauji aplauzīsies, jā. Bet es žēl, ka es nedzirdēju to sākumu sarunu. Sākums ir tāds, klausies, Elīt, viņi strādā, viņi ir jauna, skaista, gudra. Un priekšnieks katru rītu tu kompetī, tu puķi, tu kopā iet ēst. Un viņai fizioloģiski tiesam pēc pusdienām atvadoties apkamt cilvēku. Priekšnieks to tā vienreiz apkāp, otrreiz sākās erekcija, kniep dupsī, pēc tam vispārējais. Un aiziet tik tā, ka sieva sāk zvanīties, un šefs arī to klāji sāk izrādīt, ka viņa mal ir mīļākā, var tu nekā nav. Un sieva sāk zvanīties, tu vecā ragana, tu riebīgā. Mans vecais mērglis iet pie tevis, tur tādā garā, un viņi ņem un aiziet no darba. Un viņi saka, nī, nekā tam līdzīgi nebūs. Tāds ir šis stāsts. Tas ir tavs variants, jā. Tāds īsts kopsavilkums. Vispār vairāk vai mazāk viņš tāds ir manā skatījumā. Un viņi tagad dzīvo kārtīgi, viņai ir puisis, viņi tic, ka viņi satiks uz ielas 6 paies cilvēks garām, un lēnām viņi iemīlēsies viņā. Un tas visādi cilvēks skaists, bet saprot, ar tādu seju, vienīgais par tumsu slaucīt ielas, jo es domāju, jebkurā darba kolektīvā viņai noteikti pievērsīs uzmanību. Tas ir neizbēgami. Vai ne tev strauji jāsavecē? Tev kaut kas ir jādara. Tas ir šis stāsts. Kā tu domā vidusceļš? Tu pats zini, ka vidusceļa nav. Nav, jau nav. Bet man arī nebūtu patīkami, ja tur sieva zvanīt uz darbu un lamātos, ka tur, gal galā tā ir stulba situācija, es domāju, ja? Un beigās, ka man aprieptos pilnīgi un galīgi, tas droši vien, ka ietu prom, ja? Bet, baigi gudri jau teikt, nevajag nonākt līdz tādām situācijām, ja? Baigi gudri, bet, vecs tur sagribās viņam un viņš kriemtē dibenā, stulbens viņš ir, ko es varu pateikt. Puisi bajā, ko lakamiņi mašat, vai ne, kā latvieši saka? Protams, jā, latvieši. Tu esi strādājis, tev darba mūžs bijis pietiekams. Kā ir bijis, tev nav cituši kanti pašai? Dēļ tā, lai dabūtu lielāku algu, vai kā otrādi? Tici man, es neesmu pārāk draudzīga, ja, ar cilvēkiem, kuri mēģina man sist kanti, tīpaši es esmu vadošā amatā. Stulbi tas skan, protams, bet tas ir galīgi garām man sist kanti, ja. Viņas var pasūtīt tieši 4 mājas tālāk, uz vietas un tiešiem vārdiem, ja. Bet ja tev patīk tas cilvēks? Ko nozīmē patīk? Viņš ir mans kolēģis, Tev pat nav tāda iespēja, kad... tas ir garām pilnīgi, Es negribu. Man ir grūti izprast, es neesmu arī nekad dzīvē tā strādājis, ka man būtu kaut kāds priekšnieks bijis, un tur es klāju pa man būtu ņirgāties vai nostādīt šādu vai tādu, piemēram, kaut kādu, kad tev nav izvēles, ja? Vai tuliņ ģērbies un gultā, vai tiši prom no darba, ja, man tā nav nostādīts. Tas ir kaut kā drausmīgi banāli un primitīvs. Bet tu zini, es domāju, ka mūsdienās laika ir maz. jo viss tik šādi. Grāb, ko var. Man tā ļoti... Pametā uz galdu un riktīgi viss notiek, ja. Bija tāds gadījums, jauna sieviete aiziet pie savu priekšnieku,
Un tas priekšnieks, lai cik tas dīvaini nebūtu, viņš ir uzkāps uz ķeblīša un mēģina tur kaut kur aizkaru stangai, tur kaut kur aizkars vienkārši, krīt nost, ja. Viņš saka, paklausies, mīļā, uzkāp, tu manai, tad tu esi pa kaut kādu galvsties garāk pa mani, tu aizsniegsies, ja. Viņa uzkāp uz tā ķeblīša, viņš var sekot, pietur viņu pie dibena, lai viņi nenokrīt nost, viņai tur minisvārds, viņi tur stiepjās, vai ne, un tajā brīdī pa durvīm nāk iekšā viņa sieva. Kā tu domā, kas tur notika? Tur bija tracis apmēram uz 2,5 minūtēm. Sakot, tā meitene gadreiz nogāzās lejā, tad tur tas priekšnieks sāka taisnoties nenormāli, kas tur ārpēc. Es taču neko nedarīju, mīļā sieva. Viņa skrēja pa tām kāpnēm lejā, viņam ofis bija kaut kādā Noripoja nositās. Gandrīz nositās, noripoja, salauza kāju, priekšnieks vispār pilnīgi ārprātā, meitene ārprātā un vispār ne no kā. No aizkariem. Tai meitenei droši vien bija aiziet no darba. Nu, apmēram, jā. Es domāju, ka jāpajautā kāds jautājums skatītājiem. Kā domā, darba vietā tu aizies, sāks pirmo dienu strādāt, tad pabeigs skolu, aizies darbu. Un tur priekšniece gada 60. Tāda. Nē, man ir priekšniece, viņa ir gada 30 kaut kāda, bet, pēc kāda laika būs atnāks cita priekšniece, kurai būs gada 60. Jā, nē, tagad... Viņai iziet tirpas. Iziet? Ko lai dara? Un iziet, sākās mazasinība, un viņa palūdz tev strādāt virstundas. Tiešā tekstā. Tiešā tekstā viņi pieprasa... Tiešo seksu. Ko tu, puisēni? Tas būtu pilnīgi stulbi, man liekas. Kādu tiešo seksu pieprasīt? Kas tas ir? Tas taču neviens tā nedara. Kā nedara? Tiešām dara. Viņš ir tik naivs vēl. Un kā vēl dara? Tieši tā tiešā tekstā dara, jā. Kāda ir tava reakcija? Tad, kad priekšnieks tev iekniep dibenā. Attiecīgi, kā viņš to iekniep? Cik stingri? Nē, attieksmi kāda. Viņš to var izdarīt ar joku, var izdarīt, viņš atnācis nodrāzīsimies. Nodrāzīts vai izdrāzīs? Nodrāzīsimies, es teicu. Tāda vai... Tāds uzaicinājums. Ķipa, iekniep pakaļā, nāc. Es domāju, lai es kā priekšnieks būdams kādam iekniep pakaļā, tā dupsī tā, tu zini, es nekad nejauši jautri neieknieptu dibenā, zinot vīriešu ciklu. Es noteikti nekad neieknieptu dibenā tāpat vien. Kaut vai garām ejot sniegt, es būtu izplānojis to visu jau krietni iepriekš. Tu domā, ka vīrieši mēdz skriet garām, nejauši iekniept dibenā un aizskriet tālāk tālais zilajās, jāsaka tā. Tas varbūt joks vienkārši, teiksim. Vīrieši šādā veidā nejoko. Vīrieši šādā gadījumā tiešām. Bet vēl stulbāka situācija tad, kad, teiksim, sieviete kniep dibenā kādam, sieviete priekšniece. Man ir bijis. Tas ir vēl trakāk. Tas ir vispār ārprāts. Es tā iedomājos tikko, ja. Bet ir tādi gadījumi dzirdēt, ka sieviete uzskata, ka viņa var, viņa ir priekšniece, un viņa paņems tagad tur kaut kādu džeku, vai ne? Ja viņš viņai nē, tad atlaidīs, ir taču tādas bābas. Klausies, Ojāri, tev ir meitenes kniepušas dibenā? Nē. Kā tā? Nav. Bet puiši? Nē. Viņš ir šausmīgi slavēts. Un šveņiks tev neklieb, ne? Vispār man tāda, teiksim, es nezinu, tāda dibenā kniepšana, ka ar to pierāda, vai ar to vispār var pierādīt kaut kādu nosliec uz seksu. Manuprāt, nē. Bet kā tu darīji? Kā viņš darīja? Ne jau kniep dibenā. Tad labāk, ja tu vēlies nonākt līdz tam seksa momentam, ir taču citi līdzekļi. Kādu izstāstu? Paglaudu rociņu vai kaut ko, paglaudu galviņu, bet dibenā kniep, kā tas izklausās? Stulbāks nekas nevar būt. Ja pupā iekniep, varbūt arī ne. Ir bijis, es redzēju šitās šausmas. Nē, un citi tā riebīgi, ka gribās maukt vienkārši. Ir bijis, un tik negaidīt piesokāt savu iekniept tā, ka tikai tā automātiski reakcija, taču uzreiz griezties un
Tev ir kniebuši pupā? Nē, man nē, par diviem runāju, par kniebu pupā. Es esmu redzējis, es pats kādreiz, bet man arī cita kājiena. Tāda kā anekdota. Es grietēju, un es ar abām rokām reizē, kad svecis kā pārpildīja tā tramvajā, pieskai vecinieku klāt un saka, krūtis spēļus, tu ko? Tas ir, vai tas piešanās nav sākusies? Jā, tu apmēram tieši tā. Es grietēju kādreiz tā daru. Masāža. Nu jā. Uzmasētas ir labi, jā. Jā. Klausies, tu esi strādājis par priekšnieci, tu esi redaktors, tu pieņem darbā dīgdeņu žurnālistus, viņi atnāk, mūždien viņi pohāja neskūtu bārdu, viņi stāsta, ka viņi baigi labi, zin, ka strādās, viņi būs tik forši, ja, un tu pats zini, ka katru jauno žurnālistu vajag gaļu ātri paņem, un pa viņu jau pēc mēneša zini jau, kas pa fruktu, cik viņš labi strādā, viss pārējais. Kādi ir tie principi, kad pieņem darbā? Vai personīgās simpātijas spēlē kādu lomu? Ne, nu noteikti, kas spēlē. Nu, saprot, nu, es nevarētu pieņemt darbā cilvēku, kas man organiski derdzās, ja? Nu, nevarētu, ja? Kādu cilvēku tev derdzās? Piedod, kā pārtrauc. Kādu man derdzās, ja? Nu, līferētāji, meļi, nu, tādi, saprot, tādi glumiķi, tādi, nu, es zinu dažus tādus glumiķus, ka, saprot, nu, viņš nekad mūžā cits nekas nebūs, kā tikai glumiķis, ja? Lai cik viņš smalks būtu, ne, tāds. Tu arī biji pionieri vairāk vai mazāk attiecībā par Panteru. Bet redz, ka kāds kāzus sakal sanāk, tad, kad es atnācu uz Panteru, nu bija tas erotiskais žurnāls un tālu, bet es atnācu uz Panteru, viņi pārveidoja uzreiz, viņš vairs nebija tik klai erotisks. Un tad, kad es sāku rakstīt, tad tur beidza būt plikie veči, tur vairs nebija pliko veči šajā žurnālā. Viss nebija, vienkārši nebija, jā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka es uzskatu, ka tas nav smuki. Tad kaila sieviete ir smuki, ja plikta džeksti ir pēk. Kaila sievietes arī nebija, nē. Nekā plikta tur nebija vairāk. Un tu teici, jā, es nav erotika žurnāls. Nē, erotika ir tekstā. Saprot, kur tā erotika rodās? Ne jau plika bildi stāv man priekšē. Skatos tev velospēdu, plika bildi man acs priekšē. Nu, nē, erotika rodās galvā. Tu lasi tekstu, un viņš ir vai nu erotisks, vai nu nav erotisks, ja? Nu. Tur ir erotika, un nevis plikā bildē. Ja skaram skolu, tad man te es atcerējos, ka man māte aizved mani uz 1. klasi, un pirmais, ko es skolā izdarīju, līdz ausīm iemīlējos savā klases audzinātājā, Intā Kārkliņā. Un tad es domāju, kad es izaugšu liels, es tikai viņu precēšu un nevienu citu. Un kā beidzās? Beidzās, ka šeit tad viņi man parausīja aiz ausīm, bet dibenā nekniepa. Tātad ausis ir erogēnā zona. Jā. Varbūt tas tāpēc arī notika. Jā. Klausieties, mīlīši, pietiek vienreiz. Nu, labi. Vienreiz šitam ir jādara gals. Un tā cienījamie skatītāji, jūs varat iesūtīt savas tēmas, nākt pie mums studijās sēdēt un kavēt mūsu laiku, protams. Ja jūs uzrakstīsiet mūsu vēstulīt uz davids@tv5.lv, un tagad es palūkšu Ojāram nodziedāt dziesmu, ne jau par Maiklu Džeksonu, bet kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Tā laika hīts, un arī tagad, es domāju, viņi drīz būs hīta parāda augstajā galā. Labprāt. Lūdzu. Jau sen šo zemi bērzu sevi sauc, pie mājas pelēks akmens klāts. Jau sen te jumtā stāja dziesma skan, un svēta daga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur svešas skaņas skan un svešu domu rūc? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, man tuva tā, ko dzimtā zeme dod? Jau sen šo zemi dziesmu zemi sauc, te gaisma akmenī pat augst. Jau sen te Daugaviņas dziesma skan,
un svēta, dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur svešas skaņas skan un svešu domu rod? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, man to tā, ko dzimtā zeme dod? Nākamajā raidījumā